Ir viena diena gadā, kad viss priekavējs dievnams, aprīkojums, mūziķi, slavētāji un draudzes personāls kalpo tikai bērniem. Viņi ir galvenie un paši svarīgākie. Tas ir Kristīgās mūzikas festivāls Mūzikas spārni. Gada krāsainākais un atraktīvākais pasākums bērniem ar dziesmām, dejām, interesantām atrakcijām un pārsteigumiem. Šogad festivālam apaļa jubileja – 10 gadi. Viss sākās tālajā 2002. gadā, kad dzima ideja par jauno kristīgo vokālistu konkursu, kam tika dots iedvesmojošs nosaukums Mūzikas spārni. Mūzika paceļ spārnos un īpaši jau tā mūzika, kas dzimusi no Dieva. Konkursa galvenā iecer bija veicināt bērnu muzikālo spēju attīstību, aktivizēt Latvijas draugu bērnu radošo darbību un popularizēt kristīgās mūzikas izpildījumu latviešu valodā. Dalībnieki tika sadalīti 4 vecuma grupās, katrā no tām nosakot laureātus. Konkursa pirmā kārta notika visos Latvijas reģionos. Tos pārstāvēja Liepāja, Jelgava, Cēsis un Reizekne, bet kopējais pārstāvēto pilsētu skaits pārsniedza 30. Atlases kārtas reģionos izveidojās kā muzikāli svētki vietējām draudzēm. Katras žūrijas sastāvā bija kompetenti vokālie pedagogi un mūziķi. Tas, ka konkursā piedalījās dalībnieki no dažādām konfesijām, ļāva domāt, ka konkurss ir sasniedzis vienu no tā mērķiem. Proti, šajā muzikālajā projektā iesaistīt pēc iespējas plašāku kristīgo bērnu auditoriju. Konkursu un nu jau festivālu nozīmīgu padara tas, ka liela daļa no tajā izpildītajām dziesmām ir oriģināla dziesmas, speciāli šim pasākumam radīti skaņdarbi. Līdz ar to arī pēc pasākuma izskaņas paliek nezodoša vērtība. Jaunas un skaistas kompozīcijas latviešu kristīgo dziesmu vidū. Kopumā šo 10 gadu laikā radītas 20 jaunas oriģināla dziesmas. Apkopojot 2003. un 2004. gada labākās izpildītās dziesmas, tapis kristīgās mūzikas albums Sapnis lidot. Dziesmas tajā ir iedziedājuši paši bērni. Šādi bērniem paredzēti albumi Latvijā ir retums. Līdz ar to tas ir labs palīgmateriāls arī svētdienas skolas nodarbībās. Es redzu, šeit ir principā vesela televīzijas pārraide, ko ar labiem panākumiem varētu rādīt un kas varētu varbūt pat kotēties augstāk nekā mūsu daži labi šovi. Ja? Sajūsma ir tas, ka to dara no sirds. Vienalga, vai vairāk zina, vai nemāk, vai talants ir, vai vienalga, bet cenšas, dara. Un tas ir tas fantastiskākais, kad priekš Dieva cenšas un dara no sirds. Īstenībā baigi super, jo, kad es biju tāda maziņa, tad nekas tāds vispār nenotika. Ka man žēl, kad es nokavēju. Es domāju, ka tā ir lieliski iespēja jauniem talantiem parādīt, ko viņi spēj. Tā ir lieliski iespēja saņemt jauns talants arī no Dieva. Un man ļoti patīk redzēt, ka viņi uzdrošinās noskāpt uz skatuves. Un es domāju, ka tas var izmainīt daudz ko viņu dzīvē. Pēc pirmajiem 5 lieliskajiem gadiem kopā ar konkursu Mūzikas spārni dzima ideja mainīt tā formātu. Konkurss kļuva par festivālu jeb slavēšanas svētkiem, tādējādi dodot iespēju uzstāties ne tikai dažiem bērniem, bet gan vairākiem simtiem aktīvi dziedāt un līdzdarboties. Nu jau tradicionāli pasākums sastāv no 2 daļām. Vispirms bērni kopā ar vecākiem, vecvecākiem un draugiem no sirds slavē Dievu. Tas vienmēr notiek dinamiski un krāsaini, dažādu mūzikas stilu un ritmu pavadījumā ar dejām un atraktīviem vadītājiem. Slavēšanā dažādu vecumu bērnu koriem un solistiem palīdz draudzes prieka vēsts mūziķu komandu un dziedātāji, un arī katru gadu mīļi gaidīt viesi. Jau vairākus gadus notiek lieliska sadarbība ar Matija draudzes vokālo grupu un popgrupu Jūras akmentiņi, kā arī ar dažādu konfesiju muzikālajām apvienībām. Šeit savus talantus var attīstīt daudzi jaunie solisti. Pasākumu otrajā daļā bērniem tiek dota iespēja izklaidēties dažādās atrakcijās, radošajās darbnīcās un spēlēs. Padomāts ir par visiem vecumiem, no mazo bērnu pilsētiņas ar piepūšamajām atrakcijām līdz pat sportiskām un radošām aktivitātēm visā namā. Bija kapitāli jaunieši. Saviļņojuši redzēt bērnu slavējam Dievu tik daudz, šīs ir skatuves, ko mēs redzam aizmugurē. Es ļoti priecājos par sadarbību arī ar Diānu Dravinieci un par sadarbību ar Ventspils Jūras akmentiņiem. Un es ticu, ka turpmāk tas būs vēl lielāka sadarbība un vēl biežāk un vēl vairāk cilvēki tiks iesaistīti šajā projektā. Man ļoti iepriecināja tas, ka bija liels, plašs bērnu koris un tie bija sabraukuši no visas Latvijas, no dažādām konfesijām. Un korī bija apmēram kādi 140 bērni un mēs tiešām esam priecīgi, ka šis skaits ar katru gadu pieaug. Es varu pateikties tikai Dievam par viņu žēlastību, ka varam kopīgi ar bērniem slavēt, kopīgi ar bērniem lūgt. Un uz viņiem skatīties arī uz mūsu nākotni. Varbūt kāds paliks arī mūsu vietā.
Man liekas, ka tas ir brīnišķīgākais, kas var būt kopā ar bērniem. Liels prieks bija atkal atgriezties mūzikas spārnos pēc vairākiem gadiem. Un pirms neatceros precīzi gadiem, kad es šeit piedalījos. Tas tiešām bija liels mans dzīves sastāvdaļa, un es to neaizmirsīšu. Liels piedzīvojums, un es domāju, arī tagad bērniem skatos, kā viņi priecājās, lēkā, dzied līdzi. Domāju, tas katram vienam ir piedzīvojums liels un notikums. Man ļoti patīk, ka ir padomāts ne tikai par mazajiem, bet arī par visiem mums pārējiem lieliem tētiem, mammām, brāļiem, māsām. Es jau tā kā pastāvīgs viesis, es katru gadu nāku un visus pārējos ar aicinu. Es gribētu, lai mūzikas spārni būtu vismaz 2 reizes gadā. Atskatoties uz šiem 10 gadiem, varam droši teikt, ka festivāls ir ieņēmis stabilu un īpašu vietu dažādu kristīgu pasākumu vidū. Nav noslēpums, ka dalība festivālā prasa daudz pūļu kā no vecāku, tā arī no pedagogu un pašu bērnu puses. Taču tā ir fantastiska iespēja attīstīt bērniem drosmi, spējas un dāvanas, lielas un atsaucīgas publikas priekšā no visas sirds dziedot par Jēzu. Skatoties viņu mirdzošajās actiņās un aizrautīgajā slavēšanā, ikviena pieaugušā sirdi pārņem liels prieks. Jā, Latvijai ir nākotne, jo tik daudz bērnu un jauniešu no visas sirds mīl Jēzu.